Grāmata Derek Hašem, autors Mošē Haim Lucāto. Un tajā temats šeit ir nākamais brīvā izvēle un nolemtība. Un mēs te iepriekšējo reizi runājām par garīgo materiālo sadarbības mehānismiem. Un bija liela nozīme šai brīvai izvēlei šajā mehānismā, kur visaugstais dod notikumus un enerģiju no augšas uz leju, no garīgām pasaulēm uz mūsu fizisko pasauli. Savukārt cilvēks ar savu brīvo izvēli ir neprognozējams. Cilvēks ar savu brīvo izvēli dod savukārt enerģiju no šīs zemākās, no šīs materiālās pasaules uz augstākajām garīgajām pasaulēm, tā saucamajām. Un tad atkarībā no šī cilvēka brīvās izvēles rezultātu nāk notikumi un dažādi objekti un dažādi likteņi uz mūsu zemi atpakaļ. Tātad galvenā pasaules daļa ir garīgā, tā saucama augstākā pasaule, bet mūsu pasaule, tā ir garīgās pasaules sekas. Viss pasaulē jau iepriekš ir paredzēts. Tas ir tā saucamais determinisms. Tas nozīmē, ka viss ir zem likteņa. Bet izdalās cilvēks, kurām ir brīvā izvēle, kurš ir neatkarīgs no visaugstā, tālu no visaugstā, jo cilvēks jūt savu esi. Cilvēkam ar šo savu esi ir brīvā izvēle. Vai nu viņš paklausīs šiem visaugstā dotiem likumiem, noteikumiem, pēc kā viss šī pasaule darbojas, var arī nepaklausīt. Tur ir šī brīvā izvēle. Un viss, kā jau te es teicu iepriekš, nāk no augšas, no šīm garīgām pasaulēm uz leju, uz mūsu materiālo pasauli, bet cilvēks ar savu izvēli dod stimulu no lejas uz augšu, no šīs materiālās pasaules uz augšējām garīgām pasaulēm. Tātad cilvēks iespaido garīgo pasauli ar savu materiālo rīcību. Bet cilvēkam šī brīvā izvēle notiek tajā momentā, tad, kad ir pārbaudījums, kad visaugstais sūta šo pārbaudījumu. Un daudzi, diemžēl, neizmanto šo brīvo izvēli. Izvēle ir starp labo un slikto. Daudzi jau iet pašplūsmā. Kur vējš pūš, tur cilvēks aiziet. Arī tāds teiciens ir. Izvēle ir tikai tur, kur ir frontes līnijas, starp garīgo un materiālo. Te mēs iepriekšējās stundās jau skatījām par šo frontes līniju, kur frontes līnija ir tā, kur notiek šī cīņa starp pozitīvo un negatīvo cilvēkā. Un cilvēkam pašam jāizvēlas ir, vai nu viņš piesliesies šim pozitīvajam vai šim negatīvajam pārbaudījumu brīdī. Jo te autors saka, izvēlēties kādu maizi, piemēram, ēdīs vai balto vai melno. Tā nav izvēle, tā ir vēlme tikai. Izvēle ir tikai starp pozitīvo vai negatīvo, labo un slikto. Un te tāds atkal tas jauns, tāds svešvārds mazaļ, liktenis. Mazaļ ir liktenis. Visaugstais sūta situācijas, ko mēs nesaprotam. Cilvēks var iziet no tā ar brīvo izvēli. Ir izvēle. Vai nu iet pretli šo likteni, vai arī pakļauties un iet pa straumei. Cilvēks vienkārši dzīvo pēc inerces. Tad tāds ir pakļauts liktenim. Bet, ja iet pret straumi ar saprātu, tad tas iespaido garīgo pasauli. Piemēram, izdara kādu labu darbu, izmaina balansu garīgajā pasaulē. Jo pat mazākais labais darbs dod izmaiņas garīgajā pasaulē uz pozitīvo pusi. Tātad cilvēks tagad maina likteni ar savu izvēli, kad pārbauda bija atnākusi cilvēkam. Cilvēks maina pats savu likteni. Un te ir tāda lieta kā zināšana un izvēles paradoks ir. Visaugstais zina, ko cilvēks izvēlēsies. Filozofi bieži jautā, kā tad visaugstais zina, ko cilvēks izvēlēsies? Un te ir divas atbildes dotas, ko ir gudro diskusija atkal. Ir tāds rabīns Sardie Galon, kas dzīvoja 1000 gadu atpakaļ,
kurš rakstīja grāmatu Ticība un doma. Un viņš tas tur saka, tas, ko cilvēks izvēlēsies, neierobežo visaugstā gribu. Kā tēvs zina, ko dēls izvēlēsies, jo viņš zina dēla raksturu. Nu, te gribas tādu salīdzinājumu te teikt, kad tēvs zina savu dēlu raksturu, zina, ko dēls izvēlēsies. Viņam, piemēram, ja ir vairāk dēlu, tad viņš zina katram dēlam kāds raksturs. Nu, viņš, piemēram, ņem jaunāko dēlu, ja, iet uz veikalu. Un jaunākais dēls var ir mazs, viņš daudz ko nesaprot, un te tēvs pēkšņi viņam saka, nu, es tev došu vai no 100 eiro, vai šīs konfekts 1 kilogramu, piemēram, izvēlies tagad. Bet tēvs jau iepriekš zina, ka viņš izvēlēsies šīs konfekts, jo dēls jau neko nesaprot, 100 eiro vērtības. Un tā arī notiek. Dēls izvēlējās šīs konfekts, tēvs nopirka šīs konfekts un izpildīja dēla izvēli. Nu, te mēs redzam, te tāds piemērs tāds tika pievests. Bet cilvēks vienmēr izzina veicot darbību, bet visaugstā zināšanas nav cilvēka zināšanas, jā. Tātad kā tēvs zina un dēls izvēlēsies, zina dēla raksturu. Tāpat arī visaugstais zina cilvēku raksturu. Dažreiz pat cilvēks pats savu raksturu nezina, bet visaugstais zina labāk. Un tas neierobežo cilvēku gribu, jo, cilvēkam ir tāda izvēle un viss, un viņš to izvēlēsies, un visaugstais to jau iepriekš zina jau. Un otrā atbilde ir no Rambama, šā rabīna Rambama. Kā visaugstais zina, ko cilvēks izvēlēsies. Nu, te viņš saka, ka kļūda ir pierakstīt visaugstajam cilvēku uztveri. Cilvēks izzina veicot darbību, bet visaugstā zināšanas nav cilvēka zināšanas. Visaugstā zināšanas un eksistence ir viens vesels, jo laiks ir radīta lieta un telpa ir radīta lieta. To visaugstais radīs un visaugstais ir ārpus laika un telpas. Tātad visaugstajam neeksistē pagātne, tagadne un nākotne. Viņš zina visu vienā punktā. Tātad tas nozīmē, ka visaugstais stāv ārpus laika un telpas, un viņš jau iepriekš redz, ko cilvēks ar savu brīvo gribu izvēlēsies, jebkurā situācijā. Nu, tas ir ļoti sarežģīts mehānisms viss, jo ir miljārdi cilvēku un katram savu brīvo izvēli, katram savā situācijā. Tāpēc mēs redzam, cik garīgā pasaule ļoti sarežģīta ir un cik visaugstajam liela gudrība ir, ko viņš ir paredzējis šai pasaulē un ka viņš visu zina šajā sarežģītā mehānismā, ko pats ir radījis. Un te ir teikts tā, ja visaugstā laiks ir apklāts, ir sadrumstalot pasauli pēc šī pirmā cilvēka pārkāpuma. 6 dienas pārvērtās par 6000 gadiem, bet augstākajās garīgajās pasaulēs viss ir zināms, un mums ir apslēpts tikai tas. Visa vēsture tur ir zināma. Te autors saka tālāk, bet ne visas darbības ir brīvā izvēle. Ir mirkļi dienā, kad ir brīvā izvēle parastam cilvēkam, bet pārējā laikā viss notiek pēc inerces, un tas, kas nāk pār mūsu galvu, piemēram, mainās autobusu saraksti, dažādi notikumi mainīt. Bet ir lietas, kas ir sots un balva. Tātad atkal nākošā lieta, sots vai balva. Piemēram, sots bija paspēt uz Titanika laikā. Nu, jā, mēs zinām, kāds liktenis bija Titanikam. Bet arī domas un runa iespaido garīgos spēkus augšā, ne tikai darbība. Izvēle ir vispirms runā un domās. Tad izvēle starp labo un slikto ir domās, tad nāk runa. Viss sākās ar domām. Ir jāizvēlas starp meliem un patiesību. Tas ir saprāta izvēle, saprāta līmenī. Tā arī izvēle, pirmais solis saprātā. Kas ir meli un kas īstenība, to atšķirt. Pēc tam
nāk viss uz jūtām, uz tā saucamo sirdi, uz emocionālo pusi, izvēles starp labu un ļaunu, vēlme. Un tur ir karš starp labo un ļauno šīs emocionālajā līmenī. Pēc tam tik nāk darbība, fiziskā. Nu, un kad šī darbība ir notikusi, ko cilvēks izvēlējies, pēc darbības ir izvēle notikusi. Domas ir ļoti svarīgas. Tās atjauno vai grauj pasauli. Varbūt tīras un varbūt netīras domas. Domām jābūt tīrām, tās jākontrolē. Nu, arī domās jāizvēlas tas pozitīvais ir, ja visu laiku domās negatīvās lietas, tas jau grauj cilvēku paši un arī apkārtējo sabiedrību un galu galā visu pasauli grauj. Jo šīs negatīvās domas rada negatīvas emocijas un arī beigās negatīvu darbību. Un tad mēs redzam, kāds sekas tai visam tam ir. Un runa. Par runu te ir teikts tā, kad ir, Torā ir likumi par to saucamo lašana rā. Te atkal svešvārds lašana rā. Lašana rā ir ļauna runa, tā saucamā. Tas nozīmē, ka cilvēks saka ļaunu taisnību par otru, lai kaitētu otram. Tā ir tā saucama aprunāšana, kur cilvēks, runā taisnību par otru, bet ar tādu ļaunu nodomu. Ir arī tas, ko cilvēks piegudro klāt, tas jau ir tie jau meli tā saucamie, bet kad runā ļaunu taisnību par otru, tas saucas lašana rā. Un cilvēkam arī jāizvēlas ir atkal, vai teikt šo lašana rā vai ne, jo tā ir ļoti ļauna lieta pasaulē. Un darbība ir viss kopumā, kas prātā, kas sirdī, kas darbībā beigās. Un te atdalās 613 likumi sadalās. Piemēram, tie, kas ebrejiem dod 613, viņi sadalās 3 sastāvdaļās, kas ir prātā, tie likumi. Piemēram, neiekāro, tev nebūs iekārot. Kas sirdī, tur arī tas ir, tad tev nebūs iekārot. Un darbībā, kur darbībā, dari to, nedari to. Un viss, kur ir izvēle, tas iespaido augstākos spēkus garīgajās pasaulēs. Bet visaugstais ir devis robežas cilvēku iespējām, lai cilvēks visu neiznīcinātu. Ir te cilvēki, kas ir izvēlējušies šo negatīvo, domās, pēc tam emocijās, ir visu laiku negatīvas, un arī tāda darbība paliek negatīva, Tāds cilvēks, piemēram, ja viņš nāk pie varas kādā valstī, viņš var iznīcināt gan šo valsti, gan apkārtējās sabiedrības, apkārtējās valsts, gan galā visu pasauli, ja viņām dot pilnu vaļu. Un tāpēc visaugstais šīs robežas ir nolicis. Viņš arī iejaucās dažreiz notikumos, lai šis cilvēks ar savu negatīvo rīcību neiznīcinātu visu pasauli pārējo sabiedrību. Jo savādāk jau pasauli nevarētu pastāvēt, ja visaugstais neiejauktos šai cilvēka rīcībā. Un cilvēks, piemēram, tas, kas izvēlējies pozitīvo, to labo, arī iespaido augstākās pasaules, garīgās pasaules uz labu darbību. Un iespaido visu balansu augšā. Visi pozitīvie spēki paliek stiprāki. Un tad no augšas nāk pār sabiedrību un visu pasauli sekas. Tās labās sekas, piemēram, tautas, kas izvēlējušās to pozitīvo, arī atpakaļ nāk pozitīvais viņām. No tām garīgām pasaulēm. Un ļoti svarīgi ir izpildīt šos noteikumus, šos likumus, kas ir ebrejiem dot. Tas attiecas uz ebrejiem, un pasaules tautām ir šie 7 likumi, kas jāievēro, lai savu pasauli neiznīcinātu, lai nesabojātu, jo, ja pārkāp vienu no šiem 7 likumiem, tad ir pārkāpt šī sarkanā līnija, un tas nozīmē, ka cilvēks iet uz pašiznīcināšanos, piemēram, ja ir kaut vai tāds sabiedrībā, kur tiek pieņemti dažādi likumi tādi, kur ir tiešām valsts, piemēram,
legalizē viendzimumu laulības, piemēram, jā, tad tas nozīmē, ka šis viss aiziet, šī sabiedrība uz pašiznīcināšanos, tiek iznīcināta ģimene un vairs nenotiek nekāda dzimstība vairāk šajā sabiedrībā. Nāk citas negatīvās sekas, dažādas negatīvas lietas. Un tas iespaido, ļoti, ļoti stipri iespaido. Ļoti svarīgi, ja sabiedrība pati dara šīs ļaunās lietas, ja, tad tas ir arī slikti, bet ja, piemēram, valsts ar likumu pieņem kādu no šiem 7 likumiem, kas ir dot pasaules tautām pārkāpt, pieņem pretlikumīgās valsts likums, pieņem likumu pret šo vienu no 7 likumiem, tad ir ļoti bēdīgi sekas. Te ir ļoti katram jāsaprot, piemēram, ebrejiem, ja ir jāizpilda visi šie 613 likumi, jo tas šo pasauli izlabo. Te ir tādi likumi arī šī 613, kur nav loģiski izprotami, bet viņi ir loģiski izprotami ar šīs kabalas palīdzību, ar šīs slepenās Toras palīdzību. Tad tas paskaidro, kā viņi visi darbojas šie 613 tādi, kas nav prāti izprotami. Bet mūsu šie pasaules tautu 7 likumi, tie visi ir loģiski un skaidri un ar prāti izprotami. Jo, ja šie tiek pārkāpti, tad pasaule tiek sagrauta. Un tāpēc ir ļoti svarīgi tomēr izvēlēties šo pozitīvo un atteikties no negatīvā. Un tas nozīmē, ka tad netiks pārkāpt šī sarkanā līnija. Un te arī dažādi rabīni uzsver, kad, ja cilvēkam ir pienākusi tāda pārbauda, kur ir iespēja pārkāpt vienu no šiem 7 likumiem, piemēram, ir iespēja, piesavināties svešu īpašumu, kur neviens neredz, tāds piemērs. Bet, ja cilvēks to neizdara, sakarā to, ka ir dots šie 7 likumi pasaulē, nepiesavināties svešu īpašumu, tas viens no šiem likumiem. Ja cilvēks to neizdara, tad cilvēkam par to nāk liela balva nākamajā pasaulē šajā Olam Abā. Tas ir ļoti svarīgi, tomēr tas ir pārbaudījums, ja, kas ir izturēts, kas ir iziets, un cilvēks par to saņem balvu tomēr. Arī te no ebrejiem savādāk. Ebrejiem ir arī tādi likumi, kas jādara ir, teiksim, dari to, ja, pasaules tautām nav. Pasaules tautām ir šis viens, kur ir izveidot taisnīgu tiesu sistēmu, kas būtu jādara šīm pasaules tautām. Bet ebrejiem ir tādi likumi, ja, kas arī ir jādara ir, un pat tiem nāk lielāka balva arī. Bet ir ļoti svarīgi tomēr nepārkāpt šo sarkano līniju, lai neizjauktu balansu šīs garīgajās pasaulēs, ja šos 7 likumus nepārkāpt, lai nāk pozitīva enerģija no visaugstā uz leju un uz mūsu pasauli, lai pasauli varētu attīstīties un nonākt pie mērķa. Paldies!